Čau, te es Viesturs, jeb DJs Viesīs, un šodien es jums parādīšu atkal kādu interesantu efektu, ko droši varat pielietot savās dziesmās. Efekts, ko es jums šodien rādīšu, izklausās apmēram šādi. Atbalsts efekts! Nu jā, šāds lūk izklausās efekts. Atbalsts efekts, jeb angliski to sauc par reverse reverb, kas latviski varētu būt tā kā apgrieztās atbalsts efekts. Reversētās, jeb apgrieztās balss efektu patiesībā neizgudroja DJs Revers, kā daudziem pirmajā brīdī varētu šķist, bet gan ģitārists un producents Jimmy's Page jau tālajā 1967. gadā. Viņš šo efektu gan neizmantoja sākotnēji balsī, viņš šo efektu izmantoja tā kā dažādiem instrumentiem, arī ģitārai, un tādējādi panāca ļoti interesantus tādus skanējumus šiem instrumentiem, kādi nebija panākami tā kā dabiskā ieraksta ceļā. Nu jā, tad mēs šoreiz, kā jūs redzat, viņu taisīšu programmā Ableton Live. Kāpēc es to nedarīšu Logicā? Patiesībā tur ir tikai un vienīgi viens vienkārši iemesls. Logicā to var izdarīt daudz ātrāk, bet arī beigās es jums parādīšu, kā to var izdarīt Logicā, bet cik es zinu, nevienā citā programmā, vismaz ar kuru es esmu strādājis, nevar šo atbalsta efektu panākt tādā veidā, kā to var izdarīt Logicā. Bet katrā ziņā Abletonā to arī var panākt ļoti normāli, un līdzīgi kā Abletonā to var panākt jebkurā citā digitālajā audio darbstacijā, tā kā ja jūs strādājat, piemēram, ar Cubase vai ar kaut ko tādu citu, tad arī jūs varēsiet šādā veidā panākt šo apgrieztās atbalsts efektu. Un tad mēs tūlīt ķersimies klāt, un es arī komentēšu, ko tad es šeit īsti daru, un kas būs jums jādara, lai jūs varētu panākt šo interesanto atbalsts efektu. Tātad vispirms, kā jau jūs saprotat, mums ir vajadzīgs atbalsts jeb reverb efekts. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs varētu izmantot kādu no Logica oriģinālajiem, Abletona oriģinālajiem efektiem. Lūk, šeit mums kā reiz ir reverbs, jeb atbalsts, un mēs no šīs atbalsts izvēlamies, es domāju, ka mums derēs halli. Halli mēs izvēlamies, es domāju, large hall, jeb lielo halli, jo šim atbalsts efektam ir jābūt pietiekami garam. Par garumu es jums tūlīt arī pastāstīšu sīkāk, cik tieši garam viņam ir jābūt. Nu, lūk, atbalsts efekts mums ir uzlikts. Tagad mēs paklausīsimies, kā tas viss izklausās. Kā jūs dzirdat, tas nebūtu nav tas efekts, ko mēs gribējām panākt. Kas mums ir jādara? Mums ir tagad jāpaņem audio klipiņš, un šis audio klipiņš ir jāpaņem un jāapgriež otrādi. Tad mēs uzspiežam reverse, un patiesībā mums nav jāapgriež otrādi viss šis audio klipiņš, bet gan tikai pirmā frāze vai pirmā zilbe, jo tad šis efekts nebūs tik... angliski to sauc par muddy, jeb tāds, dubļains latviski, bet, katrā ziņā šis efekts izklausīsies dzidrāks, ja jūs paņemsiet tikai pirmo, nevis visu frāzi, jeb visu dziesmas pirmo pantiņu, piemēram, un tagad reversēsiet. Bet var arī darīt otrādāk. Tātad pirmais, kas bija jādara, mēs apgriezām otrādi šo klipiņu. Tagad mēs paklausāmies, kā izklausās šis. Katrā ziņā arī vēl nav tas, ko mums vajag, bet mēs tuvojamies tam, ko mums vajag. Nu jā, tagad ir pienācis īstais laiks pateikt atbalstīt, cik garu mēs viņu gribam. Šeit mums ir decay time, jeb ilguma, šīs atbalsts ilgums, jo viņš ir lielāks, jo atbalsts skan ilgāk. Tad es jums te varu parādīt, piemēram, mēs uzliksim uz kaut kādiem 10 sekundēm, tas jau ir ļoti, ļoti garš, un tad tas izklausīsies šādi. Tagad es jums parādīšu, kā jūs varat uzzināt, cik jūs tieši gribat ilgu šo atbalsta efektu. Tā kā deju mūzikā viss ir vairāk vai mazāk sadalīts konkrēti taktīs un konkrēti sitienos, tad gluži uz dullo šo decay time likt nebūtu vēlams, bet arī katrā ziņā nekas traks jau nebūs, ja jūs uzliksiet vairāk vai mazāk, bet es jums parādīšu tūlīt ļoti vienu smuku vienkāršu formulu, un šī formula jums noderēs dažādās dzīves situācijās. Tātad efekta ilgums ir vienāds ar 60 dalīts ar BPM reiz sitienu skaits. Ko tas nozīmē, to es jums tūlīt pastāstīšu sīkāk. Tātad efekta ilgums, tas ir, cik mēs ilgu šo efektu gribam, to jūs varat izmantot, piemēram, dīlejos ļoti labi, ja nav jums automātiskie nošu ilgumi un arī vēl... katrā ziņā var to izmantot vairākos efektos, bet es šoreiz to izmantošu reverbā. Tātad 60, tas nozīmē, ka mums ir 60 sekundes vienā minūtē. To mēs dalām ar sitieniem minūtē, lai mēs varētu zināt, cik sekundes ilgst viens sitiens. Tātad viens sitiens ilgst 60 dalīts ar BPM sekundes, un to mēs sareizinot ar sitienu skaitu,
vajadzīgo mūsu pašu izvēlēto sitienu skaitu, uzzinām, cik mums garš tātad būs šis efekts. Tātad šajā gadījumā mūsu temps ir 128, kā jūs redzat šeit augšā. 60 mēs dalām ar 128 un reizinām ar 8, un es jau šeit esmu izrēķinājis, ka tas ir 3,75. Tātad mēs gribam, lai šis efekts iet divas taktis, jeb 8 sitienus, un mēs izvēlamies 3,75 sekundes garu šo laiku atbalsī. To mēs izdarām šeit lejā, atkal izvēlamies decay time 3,75. Ja nav īsti precīzi iespējams, lūk, kā mēs šeit redzam, Abletons neļauj mums izvēlēties konkrēti 3,75, pamēģināsim, varbūt mēs varam ierakstīt 3,75s. Nē, diemžēl nesanāca, varbūt, kad ir kāds cits veids, kā to var izdarīt. Mēs varam izvēlēties ļoti tuvu šim, tā kā 3,79 sekundes arī noteikti derēs, atšķirība nebūs dzirdama. Tātad mēs tagad pamēģinām paklausīties. Tagad mēs paskatīsimies tūlīt, ko tad mēs tālāk ar šo atbalsi darām. Mēs darām to, ka mēs izvēlamies jaunu audio kanālu. Katrā programmā, protams, to var izdarīt nedaudz savādāk. Abletonā vienkārši ar labo pogu insert audio track. Un tagad mēs uzliksim, ka šis kanāls ir tā kā ieejas kanāls. Un no mūsu atbalsta kanāla mēs tagad tūlīt aizsūtīsim signālu tieši uz šo kanālu. Tātad mēs izvēlamies, ka mēs gribam aizsūtīt uz 4. audio kanālu. Un lūk, tagad jau notiek kaut kas traks. Bet tā mēs... Jā, tagad izklausās jau daudz labāk. Es vairs neklausos pēc robota. Kādēļ tas notika? Tāpēc, kad šeit mums ir inputs, kad mums ir external in, mēs uzliekam no input. Un tagad, vai arī mēs tikpat labi varam šeit uzlikt, ka mēs gribam tikai no balss. Un, un tas arī principā ir viss. Mēs uzliekam, ka mēs gribam tikai no balss. Jā, kā mēs šeit redzējām, šeit viss notika, bet mēs šobrīd neko nedzirdējām. Tas nekas, ka mēs šobrīd neko nedzirdējām, ja mēs ieslēgtu šo kanālu, tad mēs arī dzirdētu. Jā. Un tagad mums ir vienkārši jāieraksta tas, kas nāk iekšā šajā kanālā. Šobrīd mēs vienkārši darām tā, ka mēs galvenais uzliekam šeit, ka mēs gribam, lai viņā ierakstās šajā kanālā ar sarkano podziņu. Atkal katrā atsevišķā programmā tas var būt nedaudz savādāk, bet principā ideja ir tāda. Un tagad mēs spiežam šeit record un play. Lūk, mūsu efekts ir gatavs, tātad mēs varam droši nogriezt, tā kā mēs zinām, ka efekts ilgst apmēram 2 taktis, bet mēs nogriežam nost kaut kur šeit apmēram. Tas varētu būt, precīzāk tas būtu tieši šeit. Un šajā audio, kas mums atkal tagad ir jādara, mēs ņemam šo audio un atkal viņu apgriežam otrais. Tagad šis efekts skanēs pareizā virzienā, bet ar otrāda virziena atbalsi. Un tad mēs jau varam šeit noklausīties šo efektu, mēs varam droši jau ielikt, šeit varam uzlikt atkal uz auto. Pirms mēs klausamies šo efektu, neaizmirstam apgriezt atpakaļ mūsu tikko otrādi apgriezto audio klipiņu. To mēs atkal varam izdarīt vienkārši uz viņu uzklikšķinot un uzspiest reverse. Viņš atkal sareversējās atpakaļ un ir pareizajā spēlēšanas virzienā. Tāpat noņemam atbalsi nost, jo šī atbalsi mums tikai šobrīd traucējas. Balss efekts. Kā jūs tikko dzirdējāt, tad mums bija nevis atbalss efekts, bet balss efekts. Tas notika tāpēc, ka mums vēl joprojām šeit ir uzlikts, ka šis kanāls iet ārā pa 4. audio kanālu, bet mums vajag vienkārši nomainīt uz master, un tad mēs varam klausīties vēl vienreiz, un jau mums būs pavisam smukāks atbalss efekts. Atbalss efekts. Tātad vispirms mēs ņēmām šo audio klipiņu, ar reverse pogu apgriezām otrādāk, uzlikām viņam lielu atbalsi, pēc, lūk, šīs formulas, kur jūs droši varat pierakstīt, efekta ilgums ir 60 dalīts ar BPM reiz sitienu skaits. Izrēķinājām, cik mēs gribam ilgu šo atbalsi, mēs viņu šajā konkrētajā gadījumā gribējām tātad 2 taktis. Tad pēc tam, protams, mēs šo atbalsi ierakstījām jaunā audio kanālā, šo ierakstu apgriezām otrādāk, un, tā tas apmēram notika. Ja kādam varbūt ir, kāds grib sīkākas detaļas uzzināt, kā šo efektu panākt, un varbūt kāpēc viņam kaut kas nesanāk, tad cik nu vien es varēšu, droši atstājiet komentārus gan draugos, gan Facebookā, gan YouTube'ā un visur citur, kur vien šis video parādās. Un tagad beigās es jums vēl ātri parādīšu, kā šo efektu var panākt Logicā. Logicā var šo efektu panākt ļoti vienkārši un nekas īpaši nav jādara. Vienkārši mēs tātad līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā Abletonā mēs paņemam un
nokopējam pirmo zilbi, un šo zilbi mēs iekopējam jaunā kanālā. Tātad mēs tagad paņemam šo zilbi jaunā kanālā iekopēto un viņam uzliekam ļoti labo un kvalitatīvo Space Designer atbalsta efektu. Space Designer ir convolution atbalsts. Ko tas nozīmē, varbūt es jums pastāstīšu citā reizē, bet katrā ziņā tāpēc šī atbalsts ir ļoti, ļoti kvalitatīva, jo tā ir ierakstīta reālās telpās ar īpašas tehnikas palīdzību, kur arī es jums iespējams pastāstīšu, kā šī tehnika notiek un kā jūs varat ierakstīt arī, ja jums ir labs mikrofons un labi skaļruņi, kā jūs varat ierakstīt arī savas telpas atbalsi tas kādā nākamajā manā šajā video pamācībā, bet šeit vienkārši arī daudzi Logic lietotāji patiesībā to nezina, ka Space Designerī ir ļoti lieliska poga ar nosaukumu Reverse, kas nav domāta atkal tāpēc, lai reklamētu DJ-ju reversu, bet gan, lai apgrieztu otrādāk šo impulsu, kas ir atbalsts impulsu ierakstīts, kā jau es teicu, speciālā telpā, mēs viņu apgriežam otrādāk, un šeit vienkārši uzliekam šī impulsa laiku. Un tagad mūsu efekts izklausās ļoti līdzīgi, kā tas izklausījās Abletonā. Varbūt drusku labāk, varbūt kādam liekas atkal, ka drusku sliktāk. Nu jā, tas izklausās lūk šādi. Atbalsts efekts. Nu lūk, mūsu atbalsts efekts ir uztaisīts arī Logicā. Varbūt daži no jums pamanīja, ka šis atbalsts efekts bija vairāk tāds pumpējošs. Atbalsts efekts. Šādu efektu, kā jau droši vien daudz no jums zina, var panākt ar sidechain kompresoru. Kā to panākt, es pastāstīšu kādā no nākamajām reizēm. Vēl mēs varam pielikt klāt mūsu iepriekšējā reizē taisīto white noise, jeb baltā trokšņa efektu, un tad mums gala rezultāts izklausītos apmēram. Atbalsts efekts. Nu lūk, un raidījuma džingls, priekš raidījuma atbalsts efekts ir gatavs. Protams, šo jūs varat izmantot ne tikai deju mūzikā, popmūzikā, rock mūzikā, un patiesībā ģitārists un producents Jimmy's Page, kā jau es teicu sākumā, kurš šo efektu izgudroja, viņš šo noteikti izmantoja rock mūzikā pārsvarā, jo tajos gados rock mūzika, protams, bija viena no vispopulārākajām, ja ne pati populārākā mūzika. Šo efektu mūsdienās var izmantot arī uz instrumentiem, piemēram, uz klavieriem, ļoti interesanti izklausās, piemēram, sākumos un dažādās citās versijās uz klavierēm. Šo efektu, kā izklausās šis efekts uz klavierēm, jūs varat dzirdēt manā un Elīnas Buces kopdarbā ar nosaukumu Ar tevi. Tur sākumā ir reverse reverbs uz klavierēm, un nu jā, katrā ziņā es ceru, ka jums patika, un ja jums patika, droši varat subscriboties manam YouTube kanālam, varat vienkārši uzspiest man patika, varat arī nespiest, kā jums labāk patīk, un tiešām, lai jums forša diena, visiem tiem, kam sācies šodien skolēnu brīvlaiks, tad jums, lai laba atpūtas nākamā nedēļa. Kopā ar jums bija es, Viesturs Knopkens, jeb DJs Viesīs, un tiekamies jau nākampiekdien.